Labdien! Domāju, mēs varam sākt. Paldies, ka esat ieradušies uz šo preskonferenci, kas veltīta augsta līmeņa diskusijām par tuberkulozes ierobežošanu. Kā jau ierasts, sāksim ar ievadu uzrunām, kuras šodien teiks 4 runātāji. Vispirms uzrunu teiks Latvijas veselības ministrs Gunts Belevičs. Tai sekos uzrunu, kur teiks Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja vadītāja Suzana Jākaba. Tai sekos uzrunu, kur teiks Eiropas komisijas veselības un pārtikas drošības ģenerāla direktora, sabiedrības veselības direktora pienākumu izpildītājs Džons Rājans, un pēc tam uzrunu teiks tuberkulozes aktīvistu globālās apvienības biedrs Timurs Abdulājevs. Un tagad vārds lūdzu Beleviča kungam. Tātad vēlreiz cienījamie mediju pārstāvi. Šodien jau 2. dienu Latvijas prezidentūras ietvaros notiek augsta līmeņa konference, kuras mērķis ir ierobežot tuberkulozes izplatību gan Eiropas Savienībā, gan Eiropas ekonomiskajā zonā, gan Eiropas austrumu partnerības valstīs. Eiropas reģiona galvenā prioritāte ir multirezistentās tuberkulozes formu izplatības ierobežošana. Šobrīd ir visaugstākais multirezistentās tuberkulozes īpatsvars tieši Eiropas reģionā, un tās ārstēšana rada lielu slogu veselības aprūpes sektoram. Šobrīd Latvijā saslimstība ar tuberkulozi ir 38,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, bet mēs esam apņēmušies pēc iespējas ātrāk samazināt saslimstību ar tuberkulozi līdz vidējiem saslimstības rādītājiem Eiropas Savienībā, kas ir 20 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, un tā mēs plānojam izkļūt no saraksta ar augstu tuberkulozes saslimstību, no to valstu saraksta. Pagājušā nedēļā es Latvijas sabiedrībai prezentēju savu redzējumu, kā Latvijā panākt ilgtermiņa sabiedrības veselības uzlabošanu, tai skaitā mazināt inficēšanās riskus ar tuberkulozi. Saslimšana ar tuberkulozi lielā mērā ir atkarīga no cilvēku organismu pretošanās spējām infekcijai, tādēļ liela loma infekcijas apkarošanā ir pašam cilvēkam un tā dzīvesveidam. Veselīgs uzturs, aktīvs dzīvesveids, nesmēķēšana, alkohola un citu atkarības vielu nelietošana tie ir tie priekšnosacījumi, lai mazinātu risku inficēties un saslimt. Lai savlaicīgi atklātu saslimšanu, svarīgi ir regulāri apmeklēt ārstu un veikt veselības pārbaudes. Tāpēc svarīgi jau no mazotnes radīt izpratni par veselību, un liela loma būs veselības mācības nodrošināšanai skolās. Es ticu, ka sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju man izdosies panākt, ka veselības mācība tiek iekļauta mācību stundu plānā. Šodien konferences noslēgumā tiks apstiprināta Rīgas deklarācija, ar kuru apņemsimies ieviest Pasaules veselības organizācijas stratēģiju, kas paredz līdz 2025. gadam samazināt saslimstību ar tuberkulozi par 50% un samazināt mirstību no tuberkulozes par 75%. Vienlaikus apņemamies nodrošināt ilgspējīgu pieeju tuberkulozes kontrolē un resursu izmantošanā atbilstoši Pasaules veselības organizācijas stratēģijai. Papildus ieviesīsim arī jaunākās inovācijas un nodrošināsim starpsektoru sadarbību darbam ar riska grupām un nodrošināsim starpvalstu sadarbību, lai mazinātu tuberkulozes izplatību gan Latvijā, gan Eiropas reģionā kopumā. Paldies Beleviča kungam, un tagad vārds lūdzu Jākabas kundzei. Thank you very much. Good morning, ladies. Liels paldies, dāmas un kungi. Pirmkārt, atļausiet teikt, ka mēs tikko
publicējām vienoto ziņojumu kopā ar Eiropas slimību profilakses un apkarošanas centru Indijas, Eirāzijas reģionā līdz 2015. gadam. Un šajā ziņojumā ir iekļauts viss Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģions ar 14 valstīm. Atļausiet sākt ar labām ziņām. Labas ziņas ir tādas, ka Eiropas reģionā ir panākts labs progress pēdējos 10 gadē, un jo sevišķi tuberkulozes saslimstības rādītāju samazināšanai Eiropā. Un katru gadu šis rādītājs samazinās par 4,5%. Mēs ar to lepojamies, un tas ir pietiekami Eiropas reģionam, lai sasniegtu šo te ambiciozo mērķi līdz 2050. gadam. Tomēr sliktā ziņa ir tāda, ka tas nav pietiekami, lai izskaustu tuberkulozi mūsu dzīves laikā, kas ir mūsu galvenais mērķis un sapnis. Ja mēs izvērtējam rādītājus, situācija mūsu reģionā ir diezgan slikta, jo katru dienu 1000 jaunu tuberkulozes saslimstības gadījumu tiek reģistrēti, un mēs zaudējam 40,000 cilvēku gadā. Tāpat ir būtiski atzīmēt, ka tuberkuloze ir viens no galvenajiem nāves mirstības iemesliem cilvēkiem, kas ir inficēti ar HIV vai AIDS. Un šis rādītājs palielinās gadus. Un tā, protams, arī multirezistentās tuberkulozes klātbūtne var pasliktināt arī, piemēram, diabēta, cukura diabēta ārstēšanas rezultātus. Visā pasaulē attīstās multirezistentā tuberkulozes forma. Un tā ir tuberkulozes forma, kas nav ārstējama ar pirmās līnijas antibiotikām. Bet tā ir nepieciešama daudz dārgāka un laikietilpākā ārstēšana, un dažos gadījumos tā vispār nav ārstējama. Diemžēl 85% visu jauno tuberkulozes saslimšanas gadījumu mūsu reģionā ir 18 augstas prioritātes valstīs Austrum Eiropā, bet 5 no tām atrodas tieši Eiropas Savienībā. Tāpat vēlētos vēlreiz atgādināt, ka tikai puse no multirezistentās tuberkulozes gadījumu ir atklāti mūsu reģionā, un pēdējos gados tie ir palielinājušies, un tikai puse no tiem, kuriem ir konstatēta multirezistentā tuberkuloze, tiek veiksmīgi izārstēti. Tātad katrs 4. gadījums. Multirezistentā tuberkuloze rada ļoti lielu slogu gan tuberkulozes pacientam, gan visai ģimenei. Tāpat arī ļoti daudz dažādu blakņu, un tas nav pieņemami. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams uzlabot efektīvu piekļuvi jaunākās paudzes prettuberkulozes medikamentiem un antibiotikām. Tāpat arī nepieciešams sociālais atbalsts slimniekiem. Pagājušajā gadā ir ieviestas divi jauni prettuberkulozes preparāti, jo 2 jauni medikamenti tika radīti, lai gan iepriekš tika uzskatīts, ka tuberkuloze ir nabadzīgo cilvēku slimība vai arī skar tikai atsevišķas sabiedrības grupas. Un šajā būtiskajā jomā un nozarē jautājumā sadarbojas visas iespējamās valsts institūcijas Eiropas reģionā. Lai panāktu šo te ambiciozo mērķi par tuberkulozes izskaušanu vispār mūsu reģionā, nākamajos 3 gados mums ir jāintegrē visjaunākās tehnoloģijas un jaunākās inovācijas, tāpat arī jāuzlabo piekļuve tuberkulozes diagnosticēšanai, noteikšanai, ārstēšanai visām riska grupām un jāpaukstina piekļuve medicīnas pakalpojumam un ārstēšanai. Un šīs ir 3 galvenās prioritātes un jomas, kuru Vispasaules veselības asambleja pieņems 2015. gada šā gada maijā. Bez tam Eiropas reģiona rīcības plāns, kuru mēs izstrādājām, ir balstīts uz Vispasaules prettuberkulozes programmu un ir tāpat ietvertas visas pēdējos 4-5 gados gūtās mācības iepriekšējā plāna īstenošanas gaitā. Noslēgumā gribētu teikt, ka mēs esam uz pareiza ceļa, bet tomēr arī Eiropa ir
tādā pozīcijā, ka nepieciešams veicināt tuberkulozes apkarošanu visā pasaulē. Eiropa tāpat ir līderis inovāciju un jaunāko tehnoloģiju ziņā, tādēļ mēs arī esam atbildīgi par šo te jomu nostiprināšanu arī tuberkulozes apkarošanā. Ļoti būtiski ir dibināt arī privātas publiskas partnerības. Un daļēji pateicoties tieši šādām partnerībām sadarbībai, mums ir izdevies panākt šādus te saslimstības samazinājumu. Good morning. Labrīt, dāmas un kungi! Es gribētu vispirms pateikties Latvijas prezidentūrai un jo sevišķi veselības ministram par iniciatīvu noteikt šīs dienas konferences tematu tuberkuloze. No Eiropas komisijas puses es vēlētos pateikties Pasaules veselības organizācijai par ļoti lielisko vadību un pārvaldību tuberkulozes apkarošanas jomā Eiropas reģionā. Eiropas komisija un Pasaules veselības organizācija ļoti cieši sadarbojas konkrētā jautājumā, jo sevišķi uzraudzības jomā. Un nesen mēs kopīgi sastādījām pārskata ziņojumu attiecībā uz infekcijas slimību kontroli, kas tika nodots Veselības pasaules organizācijai, ietvarot visu Eiropas reģionu. Treškārt vēlētos paust atbalstu ļoti ciešai sadarbībai atbalsta nodrošināšanā, iesaistot pilsonisko sabiedrību. Pilsoniskā sabiedrība ir visbūtiskākais partneris Eiropas komisijai, un tai ir ļoti būtiska loma informētības paaugstināšanai, faktiskai situācijas izvērtēšanai uz vietām un kopīgu mērķu un politiku un rīcības plānu izstrādē. Un tāpat es vēlētos arī atzīmēt globālā fonda ieguldījumu cīņā pret tuberkulozi un malāriju, kurš ir ļoti būtisks partneris finansējuma nodrošināšanā tuberkulozes izskaušanai. Protams, šis jautājums ir ļoti komplekss. Protams, vairākas Eiropas Savienības dalība valstis, tostarp Baltijas valstis, Rumānija, Bulgārija un Portugāle, uzņemas ļoti lielu saslimstības slogu, bet tomēr vairākums dalību valstu ar zemāku saslimstības slogu, kur, diemžēl, šis te lielais tuberkulozes saslimšanas gadījums skaits koncentrējas tieši lielajās pilsētās un, diemžēl, arī ieslodzījuma vietu sistēmā, kā arī narkotiku lietotāju vidū. Protams, arī šo te valstu ietvaros arī pastāv dažādas riska grupas un dažādas sociālās grupas, un šīs atšķirības ir jāņem vērā, izstrādājot un mērķējot konkrētas programmas. Valstīs ar lielu saslimstības rādītāju nepieciešams uzlabot savu efektivitāti, lai mēs varētu sasniegt ne tikai centralizētos ārstēšanas pakalpojumus. Savukārt valstīm ar nelielu un zemu tuberkulozes saslimstības rādītāju nepieciešams vairāk sadarboties kopā ar vietējām pašvaldībām un ar pilsonisko sabiedrību, lai mēs varētu vērsties un pretoties šai te tuberkulozes izaicinājumam. Tāpat mums arī jāatbalsta mūsu kaimiņu valstis, kā piemēram veselības programma ir nodrošinājusi vairākas paralēlas aktivitātes un pasākumus, tostarp arī vakar rīkoto darba semināru. Un, protams, šeit vissvarīgākais ir tieši dalību valstīm koncentrēt savu uzmanību tieši uz pavadošām slimībām, kuras pavada, piemēram, HIV un AIDS slimniekus. Tāpat arī nepieciešama tehniskais atbalsts, kāds būtu nepieciešams konkrētām dalību valstīm. Un, kā Jākabas kundze minēja, pētījumu programma ir paredzējis ļoti lielu finansējumu piešķiršanu tieši jaunu produktu izpētē un izstrādē. Un 180 miljonu eiro jau ir investēta šajā programmā, un jaunā pētījuma programma, kuras ietvaros tiek rīkoti 2 pētījumi attiecībā uz jaunas vakcīnas izstrādi, tāpat ir saņēmusi diezgan lielu finansējumu. Un
tām valstīm, kurām ir grūtības, piemēram, ar valsts iepirkumu attiecībā uz pretuberkulozes medikamentu iegādi vai arī kādu noteiktu projektu īstenošanu, ir pieejami vairāki partneri, un tāpat arī ir iespējams vairākām dalību valstīm apvienoties šim te centralizētajam iepirkumam. Un noslēgumā vēlētos atkārtot Eiropas komisijas uzsaukumu dalību valstīm ciešāk sadarboties ar kaimiņu valstīm, tāpat arī ar austrumu partnerības valstīm, lai novērstu tuberkulozi un sasniegtu šo te mērķi par tuberkulozes izskaušanu līdz 2050. gadam. Tāpat arī pateicamies Veselības ministrijai par Rīgas deklarācijas sastādīšanu, kas būs ļoti būtisks pamats mūsu turpmākajam darbam nākotnē. Paldies! Tagad lūdzu vārds Abdulāja kungam. Thank you very much. Paldies! Labrīt visiem! Pirmkārt, es gribētu pateikt, ka man ir liels prieks būt šeit pārstāvot pilsonisko sabiedrību un cilvēkus, kurus ir skarusi tuberkuloze. Pirms vairākiem gadiem liktos neiedomājami, ka pilsoniskā sabiedrība ir tik cieši iesaistīta šāda līmeņa pasākuma organizēšanā. Tādēļ es gribētu pateikties ministram, es gribētu izteikt savu pilnīgu atbalstu un pateicību par to, kas šodien notiek. Ir ļoti būtiski, ka mēs esam kopā ar jums. Kad mēs runājam par pilsoniskā sabiedrību, ir jāapzinās, ka tā nav formāli šeit pārstāvēta, jo mūsu koalīcija bija iesaistīta šīs programmas, šī pasākuma ģenēzē no paša sākuma, no plānošanas stadijas, un es dzirdēju daudz kolēģus, kas klausījās mūsu vēstījumu no pilsonisko organizāciju puses. Tie kolēģi, kas mūs klausījās, arī piedalījās tā izstrādē, un es tikai gribu pasvītrot, cik svarīgi strādāt visiem kopā. Es gribētu pateikt, ka tuberkuloze bija kādreiz uzskatīta par tikai medicīnisku problēmu, ka tā ir slimība, ar kuru ir jāstrādā ārstiem, bet tagad šis uzskats mainās un tam ir jāmainās, jo tuberkuloze nav medicīniska problēma, tā ir cilvēktiesību problēma, tā ir pilsoniskās sabiedrības problēma, un mēs nevaram apkarot tuberkulozi, nevaram to apstādināt, ja mums nav vispusīgas pieejas. Papildus ārstēšanai medicīniskajā dimensijā mums ir nepieciešams izrādīt konkrētus soļus, izdarīt pasākumus, lai vispusīgi atbalstītu cilvēkus, kuriem ir tuberkuloze, lai cilvēki, kuri cieši no šīs slimības, saņem ne tikai medicīniskus pakalpojumus, bet arī sociālā atbalsta pasākumus un arī psiholoģisko atbalstu. It īpaši tas attiecas uz multirezistento tuberkulozi. Pacientiem mēdz būt ļoti grūti cīnīties ar šo slimību. Neiedomājami grūti iedomāties, cik daudz laika var aizņemt ārstēšana un kādas blakus parādības var attīstīties. Šādā situācijā cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts, un ne tikai no ārstu puses. Viņiem ir nepieciešams atbalsts no citiem bijušajiem pacientiem, no pilsoniskās sabiedrības organizācijām, viņiem ir nepieciešams psiholoģisks atbalsts. Es gribētu arī pateikt, ka ir ļoti svarīgi atcerēties, ka atbildi uz tuberkulozes epidēmiju un multirezistento tuberkulozes epidēmiju ir neiespējama bez pilsoniskās sabiedrības lomas, jo tuberkuloze tā ir slimība, kas var skart jebkuru cilvēku, bet tomēr ir īpaši neaizsargātās cilvēku grupas, un šīs neaizsargātās cilvēku grupas mēdz būt grūti sasniedzamas valsts iestādēm. Šīs cilvēku grupas ir migranti, cilvēki, kuri lieto narkotikas un citas ievainojamās kopienas, kuras var būt atstumtas, marginalizētas, dažreiz kriminalizētas, ja tie mēģina nonākt saskarsmē ar veselības aprūpes sistēmu. Tāpēc es gribu pasvītrot, ka ir svarīgi iekļaut Rīgas deklarācijā pilsoniskās sabiedrības lomu, un es priecājos par to, ka tas tā tiešām ir noticis, ka Rīgas deklarācija patiešām atspoguļo vispusīgu pieeju, kā reaģēt uz tuberkulozes un multirezistentās tuberkulozes epidēmiju. Nobeigumā es solīju nocitēt mūsu
uzrunu, kas tika nolasīta pirms preses konferences. Pilsoniskā sabiedrība gribētu aicināt valstis, kuras vismagāk ir skarusi tuberkuloze, multirezistentā tuberkuloze, HIV un AIDS reģionā, lai atļautu gludu pāreju uz jauniem terapijas un ārstēšanas modeļiem ievainojumām cilvēku grupām, lai nodrošinātu mērogājumību ārstēšanas un finansēšanas modeļos, un lai kopienas varētu izbaudīt mērogājumību programmu. Paldies! Cienījamie mediju pārstāvji, es gribētu vēl pateikt dažus teikumus. Jakabas kundze minēja, ka tuberkuloze var skart katru, un tas tiešām tā arī ir. Es sēžu uz diviem krēsliem. Es esmu veselības ministrs Latvijas un vienlaicīgi arī Latvijas parlamenta deputāts. Un pagājušo nedēļu tieši Pasaules tuberkulozes dienā es gāju izmeklēties uz tuberkulozi. Nolūkā rādīt piemēru pārējiem Latvijas parlamenta deputātiem un parlamenta darbiniekiem tehniskajiem, jo mums parlamentā tika konstatēts plaušu tuberkulozes saslimšanas gadījums vienam no tehniskajiem darbiniekiem, piekam tādam, kuram bija iespēja kontaktēties ar lielāko daļu cilvēku strādājošo parlamentā. Tiešām tas var skart katru sabiedrības locekli. Bez tam Latvijā šobrīd iet uz beigām BCG, tātad tuberkulozes vakcīna. Mums pēc pāris nedēļām nebūs vairāk ar ko vakcinēt bērnus. Mēs pieliekam visas iespējamās pūles, mēģinam iegādāties šo vakcīnu vienalga kur, bet pagaidām mums tas vēl nav izdevies. Varbūt, ka tas mums izdosies ar Jakabas kundzes atbalstu, jo tā kompānija, kas šo vakcīnu ražo Dānijā, viņa tehnisku iemeslu dēļ to nevar iztaisīt, un tuberkuloze tiešām tā ir problēma. Paldies. Paldies, un tagad iespēja klātesošiem uzdot arī jautājumus. Lūdzu. Pīters O'Donnells, Eiropas balss Eiropā. Es gribētu paskaidrot vai noskaidrot, piemēram, Rīgas deklarācijas redakcija vai melnraksts tagadējā versijā, ņemot vērā efektivitāti, ekonomisko efektivitāti. Ko tas nozīmē? Vai jūs varētu paskaidrot man, ko nozīmē, ņemot vērā vai analizējot vai izvērtējot ekonomisko izdevīgumu? Tātad, protams, jūs pēc 10 minūtēm jums ir jāparaksta šīta deklarācija, bet varbūt jūs no galvas to nezināt. Un tātad šeit otrā rindkopa, ja es nemaldos, atzīstot nepieciešamību mērogot finansējumu atkarībā no tās situācijas tuberkulozes saslimstība, kāda pastāv reģionā, bet tālāk seko, ka ņemot vērā ekonomisko izdevīgumu. Ko tas varētu nozīmēt? Kā tas ir sasaistāms ar iepriekš notiekošo diskusiju? Es vēlētos zināt, precizēt, ko tas īsti nozīmēja tekstā. Jā, es mēģināšu atbildēt to, Donald kungs, uz jūsu jautājumu. Ir zināms, ko maksā tuberkulozes pacienta ārstēšana. Tie ir 11,000 eiro. Tajā pašā laikā, ja šis pacients ir slims ar multirezistentu tuberkulozes formu, šī ārstēšana izmaksā vairāk kā 10 reizes dārgāk, tie jau ir 160–170 tūkstoši eiro. Savukārt, ja viņš ir saslimis ar tādu multirezistences formu, kas ir praktiski neārstējama, tad viņa ārstēšana izmaksā apmēram 500 000. Un šie skaitļi liecina vien par to, ka ņemot vērā to, ka tuberkuloze izplatās, tā ir infekcijas slimība, viņa izplatās pa gaisu, viņa izplatās nevajag nemaz, lai plaušu tuberkulozes slimnieks uzklepo vai uzšķauda, pietiek ieelpot to gaisu, ko viņš ir izelpojis, lai 5–10% cilvēku, kas to gaisu ieelpo, saslimtu. No šiem skaitļiem mēs redzam, ka tuberkulozes ārstēšana ir ļoti dārga.
it īpaši multirezistento formu ārstēšana. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šos gadījumus pēc iespējas ātrāk skaitliski mazināt, lai izslēgtu iespēju citiem cilvēkiem inficēties. Manuprāt, tas ir tas pamats šim deklarācijas punktam. Man ir jautājums Jākabas kundzei. Answer the question as well. To follow up on what the minister has said, of course it also means that we need Kojot ministra teiktajam, es secinu, ka mums ir tiešām nepieciešami citi un jauni ārstēšanas modeļi, lai varētu pārnest to no primārās medicīnas aprūpes no stacionārās uz ambulatorisko ārstēšanu, lai tuberkulozes pacienti arī nevienmēr būtu izolēti, kas automātiski arī šī tuberkulozes forma automātiski nepāraugtu un neattīstītos multirezistentajā formā. Jā, un tātad no pilsoniskās sabiedrības puses mēs nevēlamies, lai līdzekļi būtu iztērēti uz to, kas nav efektīvs. Un, manuprāt, visam ir jābūt ļoti ekonomiski izdevīgam un saprātīgam un pārdomātam. Neatkarīgā rīta avīžu žurnāliste Inga Papēta. Man ir jautājums Jākabas kundzei vai Rajana kungam, kurš varēs atbildēt. Vakardien konferencē un šodien jūs arī minējāt, ka tiek strādāts pie jaunām vakcīnām pret tuberkulozi. Vai varat pateikt, cik tālu tas ir un kad mēs tās ieraudzīsim? Paldies. Es minēju, ka pētījuma programma ir investēta jaunu prettuberkulozes medikamentu un medikamentu izstrādē, un ar pašreizējiem partneriem šeit notiek kopīgs darbs. Bet nākamais posms ir klīniskie pētījumi. Protams, mēs nevaram runāt par jauniem medikamentiem, kuri būs pieejami tuvākajā un drīzākajā laikā jau tirgū, jo nepieciešams iziet šo klīniskos pētījumus, lai būtu apstiprināta medikamentu nekaitīgums un efektivitāte. Tādēļ būs nepieciešami nākamie 5 gadi, lai to izdarītu. Pēdējā darba seminārā ar farmācijas pārstāvjiem tika konstatēts, ka tiec pūliņi attiecībā pret mikrobu rezistenci, kāda ir veikta zinātnieku vidu, un tās investīcijas, kas tiek ieguldītas tieši novatorisku, inovatīvu, tehnoloģiju inovatīvu ārstēšanas metožu izpētē no privātā sektora puses, kā varētu izstrādāt šādas jaunas medikamentus un arī jaunas vakcīnas. Eiropa nedarbojas viena pati šajā jomā, bet ir partneri Amerikas Savienotajās valstīs. Mēs ceram, ka turpinoties investīcijām, jaunu medikamentu un jaunu produktu izstrādē, mēs nodrošināsim tādus ārstēšanas metodes un režīmus, un arī doktora Jākaba minēja attiecībā uz blakus slimībām, uz pavadošām slimībām. Tādēļ ir jāpaukstina profilakse infekcijas slimībām riska grupās un arī neaizsargātās sabiedrības grupās. Tātad es nevēlos nepasakotos veselības ministram Beleviča kungam par šādas ļoti būtiskās konferences un pagrieziena punkta pasākuma, un tāpat arī apsveikt viņu par izcilo Rīgas deklarācijas redakciju. Un no Pasaules veselības organizācijas puses es varu apsolīt, ka mēs izstrādājot rīcības plānu nākamajiem 5 gadiem, mēs no Rīgas deklarācijas aizņemsimies pašas galvenos punktus, kurus ietversim arī mūsu rīcības plānā, un vēlreiz vēlētos pateikties veselības ministram. Noslēdzam preses konferenci. Paldies visiem runātājiem.